Es atveros jaunai pieredzēji. Pasakiet katrs savā laukā skaļi šos vārdus, pasakiet 3 reizes sirds laukā no visas sirds. Es atveros jaunai pieredzēji. Es patiesi atveros jaunai pieredzēji un ar to gribat nomest arī lūdzu vecos kaut kādus ieradumus, kaut kādus pārliekos savus komfortus, kaut kādas neveselīgās lietas, kas tev traucē atvērties tai jaunai pieredzēji. Es atlaižu un ļauju transformēt visu to, kas traucē atvērties šai jaunai pieredzēji. Lai tas iztransformēs, atbrīvojas no mana lauka. Ļoti dziļi, spēcīgi, patiesi nodomi šajā dienā. Sanat Kumara saka, būs liela vētra, un viņa pacels visu ļoti lielos augstumos. Kā tajās tornado dienās, kad pa gaisu iet pilnīgi viss, gultas, galdi, skapji, un tajā skaitā arī tavas domas, tavi nodomi, tavas sajūtas, viņš viss virpuļos lidos un notiks, un viņš viss tā kā pacelsies augstākos līmeņos, tuvāk Dievam, uz intensīvāku, lielāku realizāciju. Un tāpēc tu nevarēsi nevienu vainot par to, kas notiek tavā dzīvē, jo tikai tu pats un pati būsi ar savu pastāvīgu, regulāru sajūtu tajā, cik ļoti tev ir, tu esi, vai cik ļoti tev nekā nav un nekas nenotiek, uzradīs. Vēlreiz, visiem mīļie, visiem iet atgādinājums no skolotāja Melhisedeka par to, ka tas, ko tu katrā dienā izteikti jūti, kamā tu dzīvo, kurā sajūtā, ko tu domā, ja? Tas ir tas, kas visu laiku iet uz realizāciju. Ja tu piesaisti meditācijā uz 20 pusstundu minūtēm vai stundu un padomā, es gribu, es vēlētos un visu laiku turpināt pārējo dienu, kad vai cik slikti, cik grūti nav, kā nesanāk, kā es netiek galā, tu to visu riktīgi pabaro un tas viss tikai paliek lielāks. Tev tiešām ir grūti, tev tiešām būs slikti un tev tiešām nekā nav. Ja tu aizvien turpini teikt stop, iet tajā lielajā hop uz to jauno gaišo, tu apzināti piepildi lauku ar to